Nu, skaties! Paskatīsimies tavu balsojumu. Mēs iznāksim ar priekšlikumu tūlītās un lūgsim Saeimai izsludināt 20 minūšu pārtraukumu, lai atnāk parunā ar jums un ieskatās jums acīs. Paldies! Turam pie vārda! Turam pie starpavietu! Saimī! Tavu vietu ir Saeimas toalete! Un tur arī Es ļoti atvainojos. Vēlreiz, viņi sāk 9 darbu, ja? 9 sākās darbu. Šito es ašarādinam iedošu. 9 sākās darbs. Vēlreiz būs 20 minūšu pārtraukums, lai viņi nāk kā koalīcija un lai jums runā. Jo viņam ir pilnīgi vienalga, vai jūs šeit esiet, vai jūs šeit neesiet. Un vēl trakāk, šodien tiks nozagta 20 miljonu eiro mūsu nodokļu maksātāju naudas, kad viņi nobalso. Cities pa sētas durvīm. Nu, kā tad zemnieki pa sētas durvīm? Ka ne visiem ik mēnesi iekrīt kontā konkrēta naudas summa, ka daudziem cilvēkiem tiešām tā nauda nāk diezgan grūti. Un es lūkšu viņus šodien piezemēties, novērties no saviem augstumiem un piezemēties līdz mums, līdz tiem, kas viņus ir ievēlējuši. Un tiešām divreiz padomāt un pieņemt mums labvēlīgu lēmumu. Nevis pa kluso, bet tā atklātā izsolē. Mums nevajag tā tur sevi prezentēt. Ļaujiet strādāt! 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 Atbalstas Latvijas darītājs. Cits Latvijā ir atbalstījuši no paša savu darbības sākumu līdz beigām. Būsim kopā, tad es ceru, ka mēs panāksim kaut kādus rezultātus. Paldies jums liels! Rezultāts būtu, lai... Mums ir klāji nelabvēlīgi, lai tauta ziedotu dažādiem absurdiem mērķiem. Es vēlos izlasīt dažus pēdējā laika virsrakstus. Valdības trešdienas viesizrāde Liepājā izmaksājusi virs 3000 eiro. Vējonis. Pašreizējā politiskajā vidē pietrūkst drosmes rīkoties. Partijas savējo projektiem sadala 20 miljonus eiro valsts budžeta naudas. Deputātu kvotas izšķiestas bezmērķīgi un savējiem. Deputātu dāsnumu dalot kvotas saistā ar pašvaldību vēlēšanu tuvošanos. Es ar tautu kopā. Daugavpils tev atcerēsies. Deputātiem ar lielajām algām nepietiek, vajag kompensācijas no valsts. Politoloģa Kreituse. Cik kilometru dienā ir jānobrauc deputātam Brigmanim, lai iztērētu transporta kompensāciju 536 eiro apmērā? Jaunajai valsts ieņēmuma dienestēkai par 170 000 uz valsts rēķina pārbūvēs jumtu un durvis. Vai tie 17 miljoni eiro gadā, ko deputāti vēlas iekasēt no mazajiem uzņēmējiem obligāto sociālo iemaksu veidā, vai tie 17 miljoni tiešām tik akūti pietrūkst mūsu valsts budžetam? Prasīt, pietiek lūgt, vajag 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 prasīt. Tiem jāizdzenās šitie ar sūdainiem, ar tautas, ar mūsu tēvu metodēm, mēslu dakšām, sūdu mietiem. Nu, pareizi. Kas ir kas? Kas ir kas? Apses miets. Kurš maksā? Mēs maksājam. Kurš pasūta mūziku? Mēs pasūtam mūziku. Es to daru pirmo reizi mūžā, un arī jūs vēl katrs varat. Tiešām gribas uzklausīt viedokļus un gribas arī atbalstīt mūsu visus sanākušos, kas šodien ir šeit.
Labdien, cienījamie klātesošie! Pirmām kārtām paldies, ka jūs šodien atnācāt. Mani sauc Aigars Rostovskis, es esmu uzņēmies 25 gadus kopš Latvijas neatkarības, pats stāvēju uz barikādiem. Šobrīd jau vairāk kā pusotru gadu esmu Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameras prezidents. Mikro uzņēmuma regulējums ir LTRK produkts krīzes laikā, kas palīdzēja daudziem tautiešiem strādāt un attīstīt savu biznesu, nepametot dzimteni. Tas aicinājums ir nepadoties un cīnīties par savām tiesībām, lai ko tas prasītu. Bet tagad bišķiņ iesildīsimies. Es uzdošu jautājumu, vai mazajam biznesam būt, un jūs visi atbildat būt. 5 reizes pamēģinām. Vai mazam biznesam būt Latvijā? Būt! Vai mazam biznesam būt Latvijā? Būt! Vai mazam biznesam būt Latvijā? Būt! Vēlreiz, 2 reizes skaļāk. Vai mazam biznesam būt Latvijā? Būt! Vai mazam biznesam būt Latvijā? Viņus pārstāvēt. Viens no Daugavpils un viens no Saldus. Abi divas sīkie. Es saku, nu kā jums tur iet? Nu kā kur reiz? Jo lieta ir tāda, ja viņi grib ieviest kaut kādu pamat nodokli, tad lai dod pamat darbu. Pamat nodokli par pamat darbu. Bet to viņi nevar nodrošināt. Tāpēc es zinu, ka cilvēks, konkrēti Andris, viņš godīgi maksā nodokļus. Tādā ziņā arī no savas mazās summas. Bet, ja būs šitās 100 eiro regulāri arī tukšajos mēnešos, nu principā, tukšie mēneši arī pastāv, nu kad nav tā darba. Tātad 100 plus 100, 200 plus vēl soda procentu, es prasu, ko tu darīsi. Likvidēšu savu mazo uzņēmumu un aiziešu ēnu ekonomikā. Vai to vajag Latvijai? Tā viens par augu. Vai tāpēc mēs stāvējam uz barikādēm, lai šitāds fiņas notika Latvijā? Latvieši, kas ir? Tad paceļiet savu pašlepnumu vienu reizi un triecam pie vēlna mammas attiecīgos mēslus. Jau no 17. oktobra, kad es devos personīgi pie ekonomikas ministra Ašerādena, un es viņam teicu, ministra kungs, padomājiet, devu viņam aprēķinus un norādīju uz to, ka mēs tautsaimniecībā nevaram šo slogu nevaram samaksāt. Ašerādena kungs vakarā televīzijā teica, nu nekas, mazajiem uzņēmējiem būs jāpielāgojas. Iedomājieties, mums būs jāpielāgojas. Attiecībā uz sociālā nodokļu maksājumiem es gribu norādīt uz to, ka šobrīd aktīvi mēs darbojamies Sociālo un darba lietu komisijā, kur ir izveidota darba grupa, lai kaut ko mēģinātu darīt 23. pantā. Tad viņi mums piedāvā papildināt ar dažiem izņēmumiem Černobiļas tur cilvēki, vēl kādi, bet pēc būtības viņi nesaprot, ka šobrīd soc nodokli liekot maksāt no nepilnas darba laika algas, mēs būtiski palielinām uzņēmumu pašizmaksu. To mēs nevaram samaksāt. Kā var ekonomikas ministrs, kā var finanšu ministrs, pārējie ministri, kā viņi to var nesaprast? Piemēram, 200 eiro, ja mums jāstrādā, jāmaksā nepilna darba laika alga, bet nodoklis ir jāsamaksā no 380 eiro. Tad padomājiet, šī pašizmaksa ir 129 eiro, bet pārējie, kas maksā normālu algu, maksā tikai 68 eiro. Tas iznāk, ka šie maksājumi pieaug pa 90%. Mūsu valsts koprodukts plānojas tikai pa 1,4% pieaugumu. Tad, mīļie, kur lai mēs ņemam to naudu? Personīgi iedevu Cēsu uzņēmēju kluba vēstuli ar daļējiem aprēķiniem, kur, protams, es nepretendēju, ka tie ir precīzi. Vai jūs personīgi šos aprēķinus paskatījāt? Vai jūs iedziļinājāties, ka pagājušajā gadā pieņemtie likuma grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu anotācijā nav samērīguma principu izvērtējums, kad nav izvērtēts, kādu labumu sabiedrībai dos šie te grozījumi un kādu sliktumu gūs šis indivīds, šajā gadījumā mazais uzņēmējs? Kolēģi, tas, ko es varu apsolīt, ka mēs maksimāli ātri valdībā strādāsim, lai piedāvātu jaunu režīmu, kas būtu mikro uzņēmumu nodokļu režīmu vietā, pagaidām spēles noteikums nemainot. Savukārt par minimālām sociālām maksām mēs
lūguši Saeimu turpināt darbu un līdz decembra sākumam piedāvāt vēl papildu risinājumus, nosakot plašāku to grupu skaitu, uz kuriem šīs minimālās sociālās iemaksas neattiektos, lai vismaz sabiedrības sociāli jutīgākā daļa nebūtu cietēji. Jums būtu jāsaprot, ka papildinot šīs te sociālās grupas, jūs neatrisināsiet jautājumu, ka mazo uzņēmēju pašizmaksa pieaug tik būtiski. Šie mazie uzņēmēji, kas šeit ir sanākuši, ja dažus mēnešus viņiem ir ienākumi 100, citus 300, citus 600 eiro, tad viņi nevar atmaksāt šos 97 eiro par vienu darbinieku obligātos maksājumus. Te nav jautājums par sociālām grupām, ko jūs gribat paplašināt. Te ir jautājums pēc būtības par pašizmaksu, par tautsaimniecības pamatu. Ja man ir ienākumi mēnesī 600 eiro, ja mans pakalpojums maksā, piemēram, bulciņa 50 centi, tad pēc tam jūsu maksājuma rezultātā bulciņa maksā 70 centi, un neviens pircējs nebūs, kas tādu bulciņu pirks. Un līdz ar to jūs konkurēt spēju ierobežot. Mazais uzņēmējs nevar konkurēt ar kādu Rīgas uzņēmēju vai kādu citu uzņēmēju, kas atrodas daudz attīstītākā reģionā. Un tieši šī iemesla dēļ mēs strādājam pie jauna risinājuma, ka tas būtu apgrozījuma nodoklis. Mēs aprunājamies šeit ar dažiem uzņēmējiem, kas ir jūsu pulkā. Arī viņiem ir dažādas idejas par to apgrozījumu nodokļu lielumu un apgrozījuma ierobežojumu gadā. 15 000, mēs gan domājam, ka tas ir pārāk maz, ka vajadzētu 40–50 000 vismaz dot iespēju izmantot jauno nodokļu režīmu. Tā kā, tas ir tas risinājums, kurā mēs strādājam, līdzīgi kā to dara arī šobrīd Igaunijas kolēģi, plānojot piedāvāt šādu mazā uzņēmēju atbalsta režīmu. Cēs uzņēmēju klubs jums iesaka līdz decembra beigām grozīt 23 pantu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, apturot to līdz brīdim, kamēr jūs paši esat izvērtējuši šo samērīgumu principu. Izdaram secinājumu. Latvija tiek veidot kā korporatīva valsts. Jēga, viņam pilnīgi pietiek attiecīgi tiem veidotājiem jaunās pasaules, jaunās kārtības, ka paliek pasaulē vispār 25%, ko viņi darīs ar pāriem 75%. Tātad vai nu kari, vai ar neveselīgu produkciju mūs noindēt, vai kaut kādā savādākā veidā. Patreiz viņi taisās. Es esmu arī mikro uzņēmumu, teiksim, pārstāvis. Viņi taisās tādā veidā iznīcināt. Ko viņi gūst šajā situācijā? 5 cilvēki ir mikro uzņēmumā. Sākam rēķināt. Labi, es jums palieku, atstāju vēl grāmatvedi, pārējie 3. Ko viņi darīs? Aizies bezdarbniekos. Pareizi? Pareizi? Ne, tātad nepareizi, jā? Ko te jūs vispār stāvat? Pareizi. Tālāk, ko mēs varam darīt? Ko mēs varam darīt lietas labā? Citās valstīs tiek piekopta nevardarbīgā pretošanās. Kā valdība pret mums, tā mēs pret viņiem. Pastāv iespēja, varianti. Vienkārši nemaksāt nodokļus. Pastāv tāds variants. Atsakamies maksāt nodokļus. Protams, kur tas iespējams, jo citi, kas strādā kaut kur attiecīgā uzņēmumā, nav darba cilvēks noteicējis, jā? Es to varu atļauties. Vai variants vēl ir, paņemu slimības lapu. Man faktiski sezona ir no augusta līdz, kāds kurses laucītājām, no augusta līdz jauniem gadam. Tātad vispārējo gadu, cik es saprotu, par to laiku, ko es nestrādāju, man vienalga maksāt maksāt nodokli. Ja es pareizi saprotu situāciju. Es tik pēķi. Jā, arī var ieteikt. Deputātos es neiedaros, jo man ļoti vien, ja es būšu deputāts, man nāktos to zāli atstāt. Jo es izietu ielās un būtu kopā ar tautu. Un nevis rītu to pašu putru, ko viņi. Paldies par uzmanību. Romāns Just. Es neesmu mikro uzņēmumu īpašnieks un man nav mikro uzņēmums. Man ir ģimenes bizness. Bet vienalga esmu kopā šeit ar mikro uzņēmumiem un es esmu absolūti pārliecināts par to, ja mikro uzņēmumiem uzliks papildus slogu, tad pēc tam viņi paskatīsies tautu to norī un liks atkal jaunus nodokļus. Un es esmu tieši par to, lai tā nenotiek. Tieši tāpēc, laikam, mēs visi stāvam. Mūsu vienīgā nelaime ir tāda, ka tad, kad ir slikti skolotājiem, atnāk tikai skolotāji. Kad ir slikti medmāsām, atnāk tikai medmāsas.
kad ir slikti mikro uzņēmumiem, atnāk tikai mikro uzņēmumi. Es domāju, ka mums vajadzētu pulcēties visiem kopā, jo galā šodien viņi lem par 20 miljoniem savās kabatās, ko viņi tagad izdalīs saviem pietuvinātājiem, un 17 miljonus viņi var dabūt tikai no mikro uzņēmumiem. Vai tas ir godīgi vai nav? Ir vai nav? Nav godīgi. Nav godīgi. Un skatīsimies mazlietiņu un raksim mazlietiņu dziļāk. Kas ir valsts? Valsts, tas esmu es, mana ģimene, mani bērni, mazbērni, mani vecāki. Tāpat arī jūsu vecāki, jūs un jūsu bērni. Vai jūs varat saviem bērniem, savai mātei paskaidrot, kāpēc pensionāram pieliek 5 eiro pie pensijas un tūlīt nodokļos noņem 2 nost? Kāpēc mēs nevaram normāli aizvest bērnus uz skolu? Kāpēc mēs nesaņemam medicīnisko aprūpi normāli, tādu, kāda vajadzētu būt? Kāpēc mēs to nevaram izdarīt? Tāpēc, ka mēs diemžēl pat labam neesam vienoti visi. Un vajadzētu mums visiem vienoties par to. Es nevaru mājās to paskaidrot. Diemžēl. Kāpēc tas tā notiek? Un tādā pašā laikā es skatos, kad ir iespējas pielikt sev pie algām pa 200, pa 300, pa 500 eiro un pat vairāk. Kā es to varu paskaidrot bērniem? Galā, ja mēs esam tauta un mēs esam visi nodokļu maksātāji, tas ir mūsu maks. Un kāpēc tautas kalpi atļaujās no mūsu maka ņemt un likt sev klāt, mūsu visu žmiegt nost? Pavisam nesen es šeit stāvēju pie Saeimas un ļoti zibenīgi ātri tika pieņemts likumprojekts un nobalsots, un mans uzņēmums, ko es loloju 15 gadus, vienā mirklī tika izputināts. Un man viņa vairāk nav. Mani sauc Ieva Brante, un es esmu pilsoniski aktīva juriste. Šodien man klāt pienāca jau kādi 2-3 cilvēki un jautāja, vai man ir mikro uzņēmums. Nē, nav. Ko es šeit daru? Es atbalstu jūs, un es ceru, ka mēs vāksimies arvien vairāk, daudzāk, ne pēc tā, ka esam medmāsas, ārsti, policisti, mikro uzņēmēji, nē, bet tāpēc, ka mēs gribam šeit dzīvot, jo vieta šeit nav vienkārši nosaukums šeit. Tā nav tā valsts vai šī valsts. Tā ir mana valsts, tā ir mana Latvija, tā ir mūsu Latvija. Mēs vēlamies šeit dzīvot, audzināt savus bērnus, vest viņus uz bērnu dārziem. Mēs vēlamies strādāt. Vai tas ir daudz prasīts? Vai tas ir daudz prasīts? Ļaujiet man strādāt un nopelnīt godīgi. Es negribu mānīties, es negribu melot un krāpt. Es gribu strādāt un nopelnīt godīgi. Vai tas ir prasīts daudz? Nē. Bet katram mums par savām tiesībām ir jāpastāv. Un katru reizi tautai ir jāatgādina deputātiem, ka mēs šeit esam. Runājiet ar mums skaļāk, skaidrojiet mums savus lēmumus, dariet mūsu dzīvi labāku, tāpēc mēs par jums balsojām. Mēs gribam dzīvot savā Latvijā. Mēs gribam šeit savu nākotni. Ļaujiet mums dzīvot un strādāt šeit godīgi, nopelnīt savu iztiku. Tas nav daudz prasīts. Tāpēc esam šeit un sakam, lūdzu, ļaujiet strādāt godīgi. Es vēlos šeit dzīvot, šeit ir mana nākotne. Ļaujiet strādāt godīgi! Ļaujiet nopelnīt 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 godīgi! Esmu Sijā Latvijas pērtas īpašniece.
Pirms vairākiem gadiem mikro uzņēmums bija tas solis, lai es izkāptu no ēnas zonas un radītu uzņēmumu. Šobrīd stāvot šeit, man gribas raudāt. Mans uzņēmums jau labu laiku kā nav mikro uzņēmums. Tas ir parasts Sijā, jūs 1% nodokļu maksātājs. Ko ir prasījuši šie gadi? Daudz. Ļoti, ļoti daudz. Tās ir bijušas negulētas naktis. Es neesmu braukusi dārgos ceļojumos. Es nedzīvoju lepnā villā. Es esmu strādājusi vairāk kā 12 stundas dienā. 4 gadus. Šī bija lieliska iespēja attīstīties uzņēmumam, kas principā tagad ļoti daudziem būs liekta. Uz to mēs ejam.